Labs vakars basketbola apskatā. Šīs sezonas LBL fināls ir tikpat neprognozējams kā māte daba. Nevar paredzēt, kas kad notiks. Sērija trešdien atgriezās arēnā Rīga, un Vefiņam bija visas iespējas pārtraukt mājas spēļu neveiksmu tradīcijas. No Ventspils abi finālisti atgriezās divējādām izjūtām. Vefs mājās pārveda uzvaru, bet pamatīgi papildināti tika arī komandas Lazarete. Savukārt Ventspilnieki pirmo reizi sezonā tik īsā laika posmā divreiz bija zaudējuši savā laukumā, taču uzvaru izbraukumā šajā finālsērijā neliktos nekas neparasts. Lieku laiku netērējot, Šeļakovs jau pirmajā uzbrukumā veiksmīgi aizstāja traumēto Parahovski, bet otras komandas centra spēlētājs vēl tikai regulē tēmekli. Savas neveiksmes uzbrukumā Hunters gan kompensēja ar sekmīgu darbību aizsardzībā, un Bertāns tikai ar lielām pūlēm notur mainiekus līdzās kurzemniekiem. Līdz savu spēku nodemonstrē Mednieks, un vientuļšais 3 punktu līnijas atstāts tiek Bērziņš, Ventspilī +5. Lai gan Bertāns vienatnē jau gūs 9 punktus pirmajās 8 minūtēs, Ventspilī spēle no rokas iet vairākiem spēlētājiem, un vienīgās viesu bažas rada Efeģuku ātri nopelnītie 3 pārkāpumi. Tomēr otrā ceturdaļa ciemiņiem iesākas vēl labāk, un ceturtā finālspēle ir tā, kurā beidzot no tālienes iemet Andersons, kurzemē jau 8 punktu pārsvars. Ar Kaspara Bērziņa garajām rokām un precīzajiem metieniem mājnieku starpības sāk deldēt, līdz Dairis Bertāns trāpa 3-punknieku un Vefiņam vairs tikai -1. Bet Ventspils vadību neatdod. Pēc neveiksmīga sākuma pirmo reizi iespīdas Efeģuku, kas pierāda, ka punktus māk gūt ne tikai gaisā izmānot savus pretspēlētājus, bet realizējot arī tālmetienus, un Butauts laukuma malā spiests rīkot sapulci. Pēc apspriedes Vefam sokas tikai sliktāk. Valters tiek pārsteigts nesagatavots un pazaudē bumbu. Mainnieku soda laukuma noteikumu robežās izdemolē Brendons Hunters, un puslaiku ar tālo noslēdz Bērziņš. Ventiņi pirmo pusi beidz ar 12 bezatbildes punktiem un uz tablo 44-31. Un pirmais puslaiks ir beidzies. Jāvienē spēle un viss, ko tur teikt. Atkal pateikšu kaut ko un muļķības būs beigās un zaudēs. Mazāk runas, vairāk darbu. Arī pēc lielā pārtraukuma pie sasniegtā nedomā apstāties kurzemnieku kapteinis Vairoks. Izraustījis Vefa aizsardzību, treknu punktu ļauj pielikt arī citiem. Valters arī iemet, bet zem kājām pagadās 3 punktu līnija, savukārt Jānim Strelniekam pietiek laika, lai līniju apietu. Un lai gan Sandis Valters apzinīgi pildot kapteiņa pienākumus, cīnās arī pie 20 punktu deficīta, Ventspils atbild dubultā un uzvar arī spēles trešo ceturdaļu. Pēdējās 10 minūtes sākas ar punktiem Artūra Strelnieka gaumē pēc labi nospēlētas aizsardzības, un Butautam jau savējiem atkal nākas atgādināt, ka finālā taču ir jācīnās. Lai vai kā, situāciju laukumā turpina diktēt kurzemnieki, un pavisam drīz savas debijas LBL finālsērijā piedzīvo klubu nākotnes cerības Lauris Blauss. Mirkli vēlāk Vefs sastāvā laukumā dodas Mārtiņš Laksa un arī Māra Gulbja jaunākais brālis Mārtiņš Gulbis. Atraisījies šķiet arī Ventspilnieku rūpļu bērns Rašāds Andersons, un noskaņojums uz abu komandu soliņiem izsaka visu. 93-55. Par otro pārliecinošāko uzvaru LBL fināla vēsturē priecājas Ventspils, pie reizes atkārtot izlīdzinot rezultātu sērijā. Izšķirošie notikumi tuvojas. Vefam šoreiz katrs 3. punkts Daira Bertāna kontā, bet Ventspilī otro spēli pēc kārtas rezultatīvākais bija Akselis Vairoks. Tik lielu sagrāvu Rīgā nebija gaidījis neviens, un iespējams arī pašiem Ventspilniekiem tas bija pārsteigums. Sērijas 5. spēlē sestdien kurzemē Vefiņam bija jāiztiek bez sava pamatcentra Parahovska, taču bija nelielas cerības, ka varēs palīdzēt gan Janičēnoks, gan Hughes. Iespējams, šī svarīgākā cīņa visā sērijā, jo, kā liecina vēsture, LBL finālsērijās pieredzēts 4 reizes, kad rezultāts bijis 2-2, un tieši tā komanda, kura uzvarējusi 5. spēli, vēlāk virs galvām cēlusi arī čempionu kausu. Ventspilī mājas priekšrocības, tomēr Vefam labā ziņa tā, ka vismaz uz kādu brīdi laukumā varēs doties arī Kristaps Janičēnoks, kuram nesen piedzimusi meitiņa. Interesanti, ka Vefa starta pieciniekā visi pašmāju spēlētāji un iesāk viņi veiksmīgi. Pirmā izspēle, kā ierasts, uz groza apakšu, kur rezultatīvs Šeļakovs. Pēc tam Sandis Valters no stūra gūst ātrus 3 punktus un jau 5-0. Tomēr
Jau kuro spēli pēc kārtas, lai cik labi iesāktu Vefs, Ventspils pēc dažām minūtēm iniciatīvu pārņem. Viens no finālsērijas labākajiem spēlētājiem, Aksels Vairoks, ātrajā uzbrukumā triec bumbu grozā, un viņa iedvesmoti nākamajās minūtēs komandas biedri atkārto to pašu. Efe Džuku fantastiski pārlec pāri diviem Vefs spēlētājiem un parūpējas par vienu no efektīvākajām LBL epizodēm, bet jau nākamajā uzbrukumā 2 punktus grozā ietriec Hunters. Ja pirmajās minūtēs Vefam izrāviens 7-2, tad atlikušajā ceturdaļā Ventspils iemetuši 5 reiz vairāk punktu kā Vefs, 20-4, un ceturdaļa noslēdzas 22-11 mainieku labā. Otrās ceturdaļas sākumā Vairoks spītējot Vefs zonas aizsardzībai realizē tālmetienu un pārsvars jau 15 punkti. Ceturdaļas vidū Gulbis panāk jau plus 20, taču vajadzīgajā brīdī playoff pieredzi parāda Sandis Valters. Vispirms gross 3 punktu vērtē, bet pēc tam līdz ar uzbrukumu beigu signālu vēl 2 punkti. Tādējādi līdz ceturdaļas izskaņai deficīts nedaudz sadaldēts – 42-26. Spēles otrā puse iesākas ar Vef ofensīvu. Kaspars Bērziņš ir precīzi no pustālās distances un kārtējo 3-punktnieku ielādē Sančo. 7-0 melno izrāviens un vairs tikai 9 punktu starpība. Tuvāk gan nekādi neizdodas pietuvoties. Ventspils visu laiku notur vienmērīgu pārsvaru. Ceturdaļas izskaņā laukumā iznākušais Janičēnoks gūs savus pirmos punktus, atkal noapoļojot starpību līdz 10, un ar tieši tādu atstarpi tiek noslēgta trešā ceturdaļa – 56-46. Pēdējo ceturdaļu labāk atkal iesāk Vefs. Valters realizē 2 punktus ar sodu, bet nākamajā uzbrukumā Keins dod cerības, vairs tikai 8 punktu deficīts. Bet laikam sapriecājušies par veiksmu uzbrukumā Vefieši atslāpst aizsardzībā. Tādējādi mazāk kā 2 minūšu laikā Ventspils atkal dubulto savu pārsvaru. Janičēnoks, neskatoties uz sāpēm potītē, arvien vairāk iespēlējis un velk Vefiņu. Precīzi tālmetiens, vēl vēlāk 2 punkti atlēcienā, bet ar to nepietiek. Pēdējās sekundēs Bertānso trāpa izmisuma tālmetienu, samazinot starpību līdz vienciparu skaitlim, bet ar to pulveris un laiks arī ir beidzies. Vajadzēja vesels 5 spēles, lai pie panākumu tiktu mainieki, un šoreiz šis gods pieder Ventspilniekiem – 71-62 un vadība sērijā ar 3-2. Mums ir soliņš garāks nekā viņiem, un mēs cenšamies mainīt katru spēlētāju ik pēc pāris minūtēm, lai uzturētu augstu tempu. Zinot to, ka viņiem daži spēlētāji nevar tik labi spēlēt, un jā, mums pagaidām tas izdodas, tik jānotur, nedrīkstam apstāties un jāturpina tā spēlēt. Kapteiņa cienīgu sniegumu demonstrējis Aksels Vairoks, 15 punkti un 6 atliekošās bumbas. Labākā finālsērijas spēle Mārim Gulbim, realizēti 5 no 7 metieniem no spēles un kopumā 13 punkti. Vefam pārliecinošs līderis Sančo, 4 no 5 tālmetieniem, kas summē 21 gūto punktu. Bronzas kaluma trešā cīņa norisinājās Liepājā. Baroni uzstāvēja bezdibeņa malā, jo, lai turpinātu sēriju, viņiem derēja tikai panākums. Savukārt lauva apņemšanās bija visu pabeigt te un tagad, savā laukumā un savu skatītāju priekšā. Spēles nozīme kristāli skaidra. Lauvu uzvaras gadījumā sezona beidzas abām komandām, tikai ar dažādām emocijām. Ievads spēcīgāks padodas mainiekiem. Aštonam Mičelam skaists gross ar sodu. Vēlāk viesi iekrīt Bermudu trīstūrī, kuru noslēdz Aleksejevs un 8-2 lauvām. Barons spēli izlīdzina, Skirmans atrod Buķanko un Arķoms ieslamo! Tomēr kurzemnieki ar Mareka Meijera pūlēm spēja ceturdaļu noslēgt ar 4 punktu handikapu – 24-20. Turpinājumā labu sānautu kombināciju noslēdz Atis Ozols. Bet kā tas izskatītos no otras puses? Lūkā! Tikai šoreiz Ozola vietā Mārtiņš Kravčenko, plus 10 Liepājai. Puslaika beigās Ilmārs Bergmanis feiri izdala pūsli Pišķaļņikovam, kurš gūst 2+1 un ejot atpūtā -7 melnējiem. Otrās daļas sākumā Agnis Čavars Džulijus Ervinga stilā iemet no otras puses, bet nākamajā uzbrukumā viņam meistarīgi piebalso Viljams un baroniem vairs -3. Šī Rīgas ofensīva mainiekiem nostrādā kā sarkana lupata bullim, un viņi atkal atraujas. Un lai arī Kirills Pišķaņkovs iesēdina tālo pēdējā sekundē, tāpat +10 Liepājai. Izšķirošo 10 minūti baroni uzsāk ar izmisīgu pakaļdzīšanās vilni, kas attaisnojas un kopīgiem spēkiem viņi atkal spēja pietuvoties līdz -3, atjaunojot mačā intrigu.
Taču Lauvu griba un vēlme uzvarēt ir lielāka. Mičels izmanto viesu nesaprašanos un ir precīzs ātrajā, bet vēlāk savu talantu atkal rāda Meijeris. Precīzs šāviens pēdējā uzbrukuma sekundē un Liepājas Lauvas jau var sākt svinēt. 93-88 un pēc 11 gadu pārtraukuma Veju pilsētā beidzot ir atgriezusies bronzas krāsas garša. Latvijas basketbola līgas direktors Ralfs Plēnītis pasniedz kurzemniekiem godam nopelnītās medaļas, bet brīdi vēlāk kausu saņem pieredzējušais Lauvu kapteinis Jevgeņijs Kosuškins. Un svinības var sākties. Par paveikto priecājies komanda. Grīdu pārklāja konfeti un šampanieša deva tiek arī Agrim Galvanovskim. 2010.–11. gada sezonas LBL 3. vietas ieguvēji Liepājas Lauvas. Pēdējā sezonas mačā labākajā abās komandās leģionāri. Liepājai Aštons Mičels 22 punkti un 10 piespēles. Baronam 27 punkti Dereka Viljama rēķinā. Uzmanieties, arī reklāmas mēdz būt maldinošas.